Esmu Jānis Kārkliņš, MX Pro braucējs. Es esmu Jānis Vildevs no komandas Sumata Vildev tīma MX plus 30. Sveiki, Jānis Kirilko, Quadra Open braucējs. Čau, šodien esam Superkausa studijā kārtējo reizi pēc Gulbenes posma, kas bija otrais posms šī gada sacensību kalendārā. Šodien pie mums ir ieradies Jānis Kirilko, Jānis Vildevs un Jānis Kārkliņš. Par godu tojošiem svētkiem Vislatvijas Jāņiem un līgām. Noteikti, kad es centīšos, pēc Jāņiem būs īstais tonus, uzdot gāzi. Un, protams, ka cīnīsimies līdz galam, līdz beidzamam posmam. Vairāk jau gribu teikt, tu saki, man tā kā neveicās, ja? Man jau nav varianti. Man jau ir māte, mana sieva, bērnu māte un Monta, mana meita, kas man koriģē noteikumus, ka es nedrīkstu braukt pārāk riskanti, pārāk ātri. Man tur uzreiz tāds noteikums uzstāda, kad pilnīgi traks var palikt. Ja? Bet pati toties viņa gan brauc labi. Cenšas, jo, atkal var jau pateikt vienu noslēpumu. Pa katru apdzīto čalīti viņa saņem no savu tētiņu vienu latiņu. Un viņai ir baismīgs stimuls. Katra tās atšķirās ar daudz ko. Un kā sportistam. Vienam patīk viena, otram otra, un citam neviena nepatīk. Bet es domāju, ka visi šie esošie posmi, kas ir notikuši, bijuši augst labā līmenī uzorganizēti. Ik sevišķi Gulbenes posms labs bija. Bet, teiksim, jautājums tāds, uzreiz pēc svētkiem, nebūs jau tā, ka jūs vienkārši mājās ēdēsiet, dzersiet ūdeni pirms sacensībām, droši vien kādu alu arī iedzersiet, vai, varbūt kaut ko stiprāk par to es neņemšos spriest, bet kā būs pašsajūtas moču nākošajās sacensībās, jo tev, piemēram, Jāni, tur priekšā ir 2 cilvēki pa vienam punktam. Tas nebūs ļoti svarīgi nepiedalīties svētkos, gan arī laicīgi aiziet gulēt? Man tas milzum lielais sportiskais gars ir sen jau beidzies, bet jebkurā gadienā es katram sacensībām pieeja tāda nopietna pieeja un vismaz morāli sagatavojos tam, gatavojos. Jebkurā gadienā gatavojos, negatavojies es neesmu nekad aizbraucis uz sacensībām. Par tiem aliem, nekad neesmu smādējis to savus. Bet nevaram sev robežās, jā, kāpēc nē. Ja? Un, protams, ka būšu gatavs arī uz nākošo posmu, cīnīšos, cik būs iespējams, līdz galam, līdz finiša karogam. Un neatlaidīšu nevienu centimetru. Kā tur salīdzināt Superkausu ar lamu? Es saprotu, ka tur noteikumi nav vienādi, bet, teiksim, kas tev šķiet interesantāks, azartiskāks? Uz kuriem cilvēkiem varbūt vajadzētu pat vairāk braukt un kas viņiem varētu būt vairāk interesants, teiksim, Superkausas vai lamas sacensības? Lamas sacensības ir diezgan atšķirīgas no Superkausas, jo lamasā ir mums uz tīru uz izturību un uz meistarību, kuri var vinnēt. Bet Superkausā tā kā uz dūlumu, cik ātri varēs nobraukt visiem pa priekšu. Plus arī izturība arī vajadzīga, uz visu to nerviem jābūt. Tā kā Superkausā ir pats azarts lielāks, jo tur ir 3 braucieni un tajos braucienos tev iespējams jābūt labākā vietā. Kāpēc tieši motokros? Ļoti grūti pateikt. Tad dikti patikās, bet tas bija jau 12 gadu vecumā, kad tētis man nopirka pirmo mopēdu, un tad viss jau sākās. Un šos te gadus, vairāk vai mazāk, tuvāk vai tālāk pie tā motosporta esmu bijis, gan visos PSRS laikos, gan šajos laikos, vēl šodien. Jā, ja to laika atvērt pagaist atpakaļ, ļoti iespējams, ka būtu atkal motokros, bet noteikti citā kvalitātē, citā domāšanā, citā plāksnē. Varbūt nebūtu motokros, varbūt pavisam cits, kas būtu. Dejošana. Jā, jo tā 12 gados tev, cik tas bija gan atpakaļ, pieņemsim, jā? Tik daudz, jā?
Bet tad jau vienkārši, man liekas, nebija cits izvēles, jo tad bija motokros, bija katrā kolhozā. Katrā kolhozā bija sporta klubs un katrā tur organizācijā bija sporta klubs, un tas bija tā kā tautas sporta veids apmēram, Krievu laikā. Nu, zināmā mērā, jā, Dosavs. Jā. Pie Dosava. Jā, un kad aizbraucu uz sacīkstiem, iedomājos, kad uz starta līnijas stājās nevis 15, 10, 20, bet 60 dalībnieki. Un kad tajā laikā, teiksim, Blaķinēs, kad baltā zirga vai brieža trasē iedarbināja, tad tur viss tas miests trīcēja, zeme drebēja, kad visi tur uzdarbināja tos močus augšā, ja? Nu, tās bija masas, kur plūda, kur brauca pilns ar gazikiem, cilvēki skatīties ar autobusiem. Vai Gaujas kausā no vienas vietas bija cilvēki. Tu brauci kā pa tuneli. 50,000 laikam bija lielākais skatītājs Gaujas kausā. Brauci kā pa tuneli, cilvēki pa labi, pa kreisi. Teiksim, Jāni, cik ļoti tev motivē dažādu veidu spēcbalvu? Pieņemsim, Maks Moto dod Scott Brīlis pagājušo reizi, Lauris Fēbers viņus izcīnīja. Tad no kvadra pārstāvjiem, ja nemaldos, Reinfelds izcīnīja augstspiediena mazgātāju no Bosch. Un tādā garā. Es zinu arī, ka tu pats dod savu spēcbalvu par ātrāko apli motokrosā. Teiksim, kas tev motivē to darīt, un vai teiksim, tās balvas arī tev paši motivē? Jā, nu šobrīd ir vairāk tā, ka to lielāko gandarījumu dod tas, kad mūsu motoveikals var sniegt kādam balvu. Jo protams, arī tas ir tāds dzinulis noteikti sportistiem un vairāk attiecināms uz jauniem sportistiem, kad viņiem iespēja kaut ko izcīnīt. Nevis kaut ko izcīnīt, bet kaut ko vērtīgi izcīnīt. Un saņemt šīs te balvas, sponsoru dāvātās balvas, katreiz patīkam. Nevis varbūt neveicās kādam un nevar izcīnīt to godalgoto vietu, vai kopumā, vai kādā posmā, bet lūk, jo es spēju izcīnīt attiecīgi nominācijas atsevišķas, un tas ir baigi forši, kad Bosch balva jau 3 labākie starti, kas izceļ starts. Superīgi, tas ir dzinulis būt pirmajā likumā, tas nekas, kad varbūt pēc tam kļūmes vai šā vai tā, bet iespēja izcīnīt šo te pagodinājumu, kad skatītāji te uzgavalē un pirmajā likumā to esi pirmais. Jā, Lauris jau ir malacis jebkurā gadienā uz visās pozīcijās. Viņš, es domāju, ka vispieredzējušākais motokrosists Latvijā, un viņu apspēlēt diezgan sarežģīti. No visādiem viedokļiem, gan no fiziskās sagatavotības, gan no tehniskās sagatavotības, gan no tehniskās braukšanas. Un es domāju, ka tās nianses ir tik daudz, tās sīkās nianses, ko viņš varbūt zina un ko viņš izmanto kā savas priekšrocības, kā savu ieroci. Jauniečaļi, es domāju, ka viņiem daudz kas jāmācās. Ļoti daudz jāmācās tieši no viņa. Un ja viņi ņems tās nianses vērā savā darbībā, tad ļoti iespējams, ka arī viņi apspēlēs. Kāpēc visiem vajadzētu ierasties 28. jūnijā Dobelē ceļa iezeļu mototrasē? Visiem vajadzētu ierasties dēļ tā, lai varētu attiet no Jāņiem. Es domāju, ka kāda attiešana, tur tikai beidzās, svētdienas vakarā tikai beidzās visi prieki. Pilnīgi pareizi, jo garās brīvdienas, vienu dienu mājās, otru dienu kaut kur tur, un beigās Dobelē pieliek punktu, savieno patīkamo ar liederīgo, lai vakarā var mierīgi noskatījies, izbaudījis baudu motokrosā un brauc mājās, izgulēt dzērumu un nākšā dienā uz darbu.